Sveiki! Šajā video mēs soli pa solim izskaidrosim, kā viegli un efektīvi iesniegt projektu MASP LV platformā. Pēc veiksmīgas ienākšanas MASP LV platformā kā klientam nākamais solis ir projekta izveide un publicēšana. Dodieties uz savu profilu un atrodiet sadaļu "Izveidot projektu" vai "Jauns projekts". Šajā brīdī jums parādīsies abonementu izvēles lapa. Platformā ir dažādas abonementu iespējas, kas atšķiras pēc pieejamajām funkcijām un projekta publicēšanas ilguma. Izvēlieties sev piemērotāko abonementu, ņemot vērā jūsu projekta specifiku un budžetu. Apskatiet piedāvātās priekšrocības un izlemiet, kura opcija vislabāk atbilst jūsu vajadzībām. Kad abonements ir izvēlēts, jums būs jāizpilda detalizēta veidlapa ar visu nepieciešamo informāciju par jūsu projektu. Norādiet projekta nosaukumu un sniedziet precīzu aprakstu. Piemēram, vai tās ir metāla vārtu, kāpņu, margu vai varbūt CNC detaļu izgatavošana. Obligāti iekļaujiet nepieciešamos izmērus, vēlamo materiālu un budžetu. Ja ir kādas specifiskas prasības vai vēlamais izpildes termiņš, noteikti tās norādiet. Svarīga projekta iesniegšanas daļa ir failu pievienošana. Platforma atbalsta dažādus formātus, lai jūs varētu pievienot visus nepieciešamos rasējumus un dizainus. Jūs varat augšupielādēt skices un attēlu failus, piemēram, JPEG, PNG un PDF. Ja strādājat ar CAD failiem, iesakām tos saspiest zip mapē. Atbalstītie formāti ir DVG un DXF. Trīsdimensiju modeļiem, piemēram, STEP vai STL, arī jābūt zip mapē. Pēc visas informācijas aizpildīšanas un failu pievienošanas, pirms galīgās iesniegšanas, noklikšķiniet uz pogas "Saglabāt un priekšstatīt". Šis solis ļauj jums pārbaudīt, vai visa norādītā informācija projekta iesniegšanas lapā ir pareiza un atbilst jūsu prasībām. Pēc rūpīgas pārbaudes un pārliecības, ka viss ir kārtībā, seko projekta galīgā iesniegšana. Lapas augšpusē atrodiet un nospiediet pogu "Iesniegt". Pēc projekta iesniegšanas jūs tiksiet automātiski pārvirzīts uz apmaksas lapu. Ja esat izvēlējies bezmaksas abonementu, jums būs tikai jāizpilda nepieciešamā kontaktinformācija un jāpabeidz pasūtījums. Ja esat izvēlējies kādu no maksas abonementiem, pirms kontaktinformācijas aizpildīšanas un maksājuma veikšanas, jums ir iespēja doties uz sadaļu "Gros" un ievadīt atlaides kuponu kodu, ja tāds jums ir pieejams. Pēc kuponu koda ievadīšanas atgriezieties uz apmaksas logu, aizpildiet kontaktinformāciju un veiciet projekta izsludināšanas maksu. Kad maksājums ir veiksmīgi apstiprināts, jūsu projekts tiks publicēts un būs redzams platformas darba veicējiem. Ja jums rodas jautājumi vai nepieciešama palīdzība pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, MASP LV piedāvā konsultācijas, lai palīdzētu jums sagatavot un iesniegt projektu. Vairāk noderīgas informācijas varat atrast MASP LV tīmekļa vietnes sadaļās "Biežāk uzdodie jautājumi" un "Palīdzība". Ceram, ka šis apraksts jums palīdzēs veiksmīgi iesniegt savu projektu. Tagad jūsu idejas ir tikai klikšķa attālumā no realizācijas.